Jocis neskrien uz savu ātrumu, diemžēl. Kristers Kudlis 22. gadā bija otrais aiz Dmitrijas Siljogina. Un tagad jūs gads, kas sāc uzreiz, ka Tonzolseks cīnās ar Tomas par otro vietu. Kristers Kudlis kļūst par titulu aizstāvētāju. Finiša laisnē Kristers Kudlis, 22. gada vicečempions, pagājušā gada uzvarētājs un šogad arī. Otro gadu pēc kāds ir uzvar Toms Komas apsteidz ar Alfu Dzosenu, beidzot otros. Toms Komas izcīna sudrabu. Te Andrejs Bāns, Ādaskiem un Uģis Jocis nav skrējis savu skrējienu. Agata Caunē pirmo reizi uzvar, Latvijas rekordis pirmo reizi uzvar 5 km distancē. Andrejs Bānis, turpat 4. Uģis Jocis bija pacemakers. Un Samsonovs būs noslēgts sešnieku. Nu jā, žēl, Uģis Jocis 10 km distance uzvarētājs neskrēja savu tempu, ka viennozīmīgi viņš būtu bijis pirmais, tur vispār par šaubu nav. Bet līdz ar to pārējiem visiem izdevās pa vienu vietu finišēt augstāk. Lūk, Andris Ronimojs, pirms nedēļas bija otrais zaķa distancē. Andris Ronimojs arī meistarīgs ar taku skrējējs. Finišēs 7. vietā. Viņš arī bijis Latvijas čempions taku skriešanā. Viņam 7. vieta Jevgeņijs Turkins pirms 3 gadiem šeit uzvarēja 10 km distancē. Nedaudz dažs gads nav skrējis, bet tagad atgriežas ar 8. vietu Latvijas čempionātā 5 km distancē. 8 vīri un Agata Caunē. Un Renārs Roze, vietējais ogrēnietis, kurš varēs skriet noteikti ātrāk, bet vesē viņam neļauj. Un viņš tagad ieņem 9. vietu. Un desmitnieku noslēgs Ainārs Lupiķis. Ainārs Lupiķis noslēdz desmitnieku orientierists. Top 10 vīri finišā. Lūk, Agata Caunes vīru uzvar un Kristers Kudlis. Beidzmetrīs, ja viņam ir top 3. 11. vietā būs Arķoms Seņins. Kraik, go! 12. būs Endijs Blūms un tad Kreiks. Jānis Mežēls ar Andreju Dmitrievu, viņi skrien 10 km distanci. Jānis Mežēls ar Andreju Dmitrievu. Andrejs Dmitrijevs daudzkārtais Latvijas čempions triatlonā. Arī Latvijas čempionātā krosā izcīnījis Armands Bučs arī pirms 4 gadiem bija Latvijas čempiona godā. Un tagad Armands Bučs finišēs top 15. Edgars Auziņš arī iesprauksies top 15. Armanda Buša. Un 510. Agnes Lubīnskis, Melnē tarpā Artūrs Madalāns, arī Latvijas čempionāta medaļnieks jauniešu grupā. Aivars Bredzinskis, kurš noskrējas 10 dienās 10 maratonus. Un Māra Čaure iegūst sudraba medaļu. Šeit viņa uzvarēja pagājušā gadā 10 km distancē. Izskrien ogri un Māra Čaure nopelna sudraba medaļā Agatas Caunes. Kad Valdis Ņilovs, lūk, Jēkablietis Melnajā Roms Žilinskis. Čaureiz sudrabs un Ilona Daģe skrien 3. turpat Kitija Valtereiz viņas. Ilona Daģe izcīnīs bronzas medaļu. Orientieriste izcīna bronzu. Un Kitija Valterei, kurai šogad bija bronza 5000 metros stadionā, nopelna 4. vietu. Ilona Daģe bija 4. 10 km šosejā aiz Klintas Lauskas, nācās samierināties ar 4. un šoreiz nav ārpus tīnieki Ilona Daģe izcīnot 3. vietu. Tad arī Māris Pakāklis aiz viņam. Lūk, otrā apļa iesākums Jānis Mežēls, kurš pirms 2 gadiem uzvarēja Meža parkā Stirnbukā buka distancē. Un Andrejs Dmitrijevs, kurš Zaķīpēnu uzvarēja pāris reizes un Allaža trīniekā. Mazais Ervīns Fiļovs, Latvijas čempionāta medaļnieks, sudraba medaļa viņam Latvijas čempionāta jauniešiem dod Uģis Siecinieks Salaspilietis, kurš izcīnīja vairākas uzvaras izskatīt grupām. Lūk, Indra Mackeviča, Diana Liepiņa, Indrai Mackevičai būs 5. vieta. Viena no labākajiem junioriem 80 metros un Diana Liepiņa 6. vietā. Diana Liepiņa 6. vietā, kur ir pietiešot 3 minūtes labākais rezultāts distancē. Zanta Malanča paklausies uz otru apli, viņš skrien 10 km distance, 10 km labajā pusītē. Meitenes vēl ieskan desniekā, lūk, Eva Ruzīta Žilde arī bijis labās vietās dažos skrējienos, arī uzvarētāja godā. Dažos skrējienos Stirnbukā uzvarējusi 2 reizes vārdas distancē un šodien pie 10. Valdis Ņilovs dodās 4. pozīcijā, Roms Žilinskis 5. vietā.
Otrā aprits sākumā Zanda Malančuk ir dāmu līderi pagaidām. Jā, žēl, viņš pietrūk tas,